Uzzinot, ka pēc 20 gadu pārtraukuma Svētas pagasta Jēkabniekos durvis atkal ver kultūras nams, ļaudis teciņus vien dodas apskatīt vietu, kur jaunībā neviens vien kurpju pāris nodancots, un nevienam nerodas šaubas, ka tas bija vajadzīgs. Noteikti, ka vajag. Kāpēc? Nezinu, šajā laikā, kad tiešām kultūra, krīzes laikā, kad kultūrai klājās ļoti grūti, un ja neatbalstīs neviens, tad arī nekas jau tālāk nenotiksies. Lai kultūras iestāde atkal nepiemeklētu kāda liksta, atklāšanas ceremonijā lietā tiek likta folkloras maģija. Visi ceļi guņiem pilni, visi ceļi atslēgām, visi ceļi atslēgām. Lai gan īsts mājas pašdarbniekiem nebija visus šos garos gadus, vēlme dziedāt un dejot nebija pazudusi. Jauno skatuvi iemēģina visi 5 amatieru mākslas kolektīvi, un par iespējām pavadīt brīvo laiku jau interesējušies arī jauni dalībnieki. Es domāju, mums nebūs problēma piepildīt zāli, jo man nāk arī Jēkabnieku iedzīvotājiem prasa, kas mums notiks, ko mēs varēsim darboties, kādi pulciņi un viss. Es domāju, ka nebūs problēma piepildīt. Kultūras nama renovācija veikta ar Eiropas finansiālo atbalstu, bet tās uzturēšanas izmaksas būs jāsadz no pašvaldības budžeta. Kultūras ļaudis gan saka, šoreiz tā nebūs problēma. Te jau ir vispār ļoti interesants kultūras nams, apkurei nav naudiņa jādod. Kāpēc? Tāpēc, ka nāk no zemes siltums. Tā tad dzīvos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.